es jūtu, ka kaut kas tajā nav kārtībā, iekšēji tā sajūta. Un mēs jau arī neesam tas divnieks, tas trīnieks, ko mums uzliek uz pieres, bet tā sajūta ir, ka mūs vērtē uz šiem vērtējumiem, uz šiem kontrolētiem vērtējumiem. Ka mēs esam slikti. Jā. Bet kā tev liekas, ja mēs mīkstinām šos pārbaudas darbus, ko tas skolēns darīs, ka viņš tajā 9. klasē liks šo eksāmenu? Tā problēma tajā ir tāda, tu uzraksti to pārbaudas darbu un viss, un tas beidzas. Nākamā tēma, viss tas ir beidzies. Aicinām ieelpot elpa, elpas, elpu, elpas, elpas, elpu. Elpu. Elpas. Mums šodien superīgi jānomierinās, jo ikdienas ir steidzīgas. Ļoti steidzīgas. Daudz, kas šodien izdarīts ir. Un mums, teiksim tā, ikdiena arī pārbauda mūs, jo šodienas temats ir vai nu pārbaudas darbi, vai nu kontrola darbi. Kas ir labāk, kāpēc mums viņus vajag, tāpēc mēs ievilksim 3 smukas elpas. 3, 2, 1. Uzreiz tāda labāk. Smadzenes refresh riktīgākais. Restartējam mūsu kompjuteri. Jo es uzreiz ķeršos saknē pie lietas, es uzreiz teikšu, ka es neatbalstu kontroldarbus un vairāk iesim dziļāk. Helmut, kāda tev ir attieksme pret tieši vārdu kontroldarbi un to sistēmu kā tādu kontroldarbus? Es arī neatbalstu kontroldarbus. Visi Es arī studenti Man liekas, ka kuram skolānam, kuram tu paprasītu, vai viņš atbalsta pārbaudas darbu, viņš noteikti teikt, nē. Jo tā iekšējā sajūta ir ļoti liela pretestība. Mēs parunāsim mazliet par kontrolu darbu un par pārbaudas darbu, bet tieši kontrolēt, vārds kontrolēt pašā saknē, tur kaut kas nav kārtībā, jo mēs gribam nokontrolēt pirmām kārtām, lai jūs labi uzvestos. Jā. Un kaut kā tomēr tas vērtējums noniecina sevi, jo es to pateikšu, kāpēc tas noniecina un kāpēc tas nav labi, jo mēs stundā klasē neesam iemācījušies vērtēt savu attīstības līkni, mēs salīdzinām viens ar otru. Un šī ir ļoti neveselīga lieta, kas arī sociālos tīklos notiek. Mēs ieejam, viņam tāda tur bilde, viņam tāda dzīve, tā salīdzināšana mentāli nav nekad bijusi veselīga. Jā. Un šeit ir ļoti tāds svarīgs moments saprast, kāpēc mēs to darām, jo skolotājs patiesībā var nelikt šos kontroldarbus. Viņš var pārbaudīt zināšanas, bet nevis kontrolēt bērnus. Kāda tev ir vispār attieksme bijusi par to, ka vienam ir 10, vienam ir 8, tu esi jūties labi, nevis salīdzināt savu attīstību, bet no citiem tikai to salīdzināt sevi ar citiem, jā, ar savu dzīvēm. Ar kontroldarbu. Protams, ka tas nav bijis patīkami, tad, kad tu saņēmis sliktāku vērtējumu un otrs saņēmis labāku, un tad tev ir, tad tu uzdod savu jautājumus, kāpēc tas sliktāks un tā tālāk. It kā tu saproti to, ka jā, varbūt tu nemācījies un neuzrakstīji to pārbaudas darbu tik labi kā tas, kurš ir mācījies un uzrakstījis to pārbaudas darbu labi, bet tas tik un tā tev iedod tādu sliktu garšu un varbūt traucē tavai motivācijai turpināt mācīties tālāk un cīnīties un tā tālāk. Es domāju, ka tas vienkārši tās visas atzīmes sistēmas riktīgi bojā to garstāvokli, motivāciju, ticību sevī, un tad tu kad tu dabū to slikto atzīmi, tu vienkārši saproti, ka jā, ka tas esmu es dabūnu sliktas atzīmes vienmēr, un tu baigi, tas, ka tu dabūnu sliktu atzīmi, tas tevi nekādā veidā nevirzina uz priekšu. Tā es laikam varētu to izskaidrot to sajūtu, kam es pats esmu gājis cauri. Un es arī, gan kā skolotājs, gan kā īstenībā students, skolēns, jau no mazākajām dienām es jūtu, ka kaut kas tajā nav kārtībā, iekšēji tā sajūta. Un tu, Helmut, ļoti labi pareizi pateici, jo mēs jau arī neesam tas divnieks, tas trīnieks, ko mums uzliek uz pieres, bet tā sajūta ir, ka mūs vērtē uz šiem vērtējumiem, uz šiem kontrolētiem vērtējumiem. Ka mēs esam slikti. Jā. Automātiski mums ieliek sliktu atzīmi, tas tā kā tev pasaka sejā, ka tu esi slikts. Tu esi kaut ko nepareizi izdarījis. Kad
Tu varēji vienmēr labāk, jā, vai kaut kas tam līdzīgs. Jo šeit skola ir mazliet nogājusi no tādiem labiem paterniem un ceļiem, ka skolēnam ir jāveido šī interese un viņam jānovērtē savi tie vērtējumi pašam un jāsaprot, kā attīstīties tātad pārbaudījumi, jo dzīvē ir pārbaudījumi, nevis mums dzīvē ir kontroldarbi, kaut kādi mistiski, kur kāds tev ieliek šablonu un tu vairāk, labāk tagad nevarēsi. Mēs arī nevaram pēkšņi labot vairāk tos kontroldarbus, kur ir, viss tu vairāk tagad nevarēsi attīstīties, bet patiesībā jebko, kur mēs tālāk darbojamies, jebkurā sfērā, mēs konstanti kļūdamies, es uzņēmēju darbībā konstanti kļūdos, bet es mācos no šīm kļūdām, no arī dzīves smagiem pārbaudījumiem, jo galvenais mērķis ir piecelties kājās un darboties. Nevis, nu labi, man tas divnieks, nu labi, es nelabošu, viss, es palieku šādā līmenī. Tas nekur neattīsta. Es esmu tikai par pārbaudījumiem un pārbaudījumiem ar jēgu, lai tas skolēns pats iemācās sev vērtēt un pārbaudīt. Jā, tieši tā. Man nav ko citu pateikt. Es tagad domāju, ko teikt. Jo šis ir smags temats, jo skolotājiem ir mācīts. Es tūlīt pateikšu, kā mēs kā skolotāji esam pedagogi. Ir pārbaudas darbs, vadībai ir ļoti svarīgi, kad ir kontroldarbi, ir atzīmes izliktas. Jā, ka ir reitingi un vispārējais. Mēs sakontrolējam. Jo īstenībā tam pārbaudas darbam nekāda jēga. Es neredzu, es pilnībā nepiekrītu tam, ka pārbaudas darbs parāda, ko tu zini vai nezini. Tas tā pilnīgi nav. Tas skolēns var atnākt uz skolu, viņš var nejusties labi tajā dienā. Viņš var justies noguris. Tas ļoti ir daudz ārējie faktori, kas ietekmē mūsu to performanci tajā pārbaudas darba laikā. Un tas, ka tu dabūni sliktu atzīmi, nevienmēr nenozīmē to, ka tu to tēmu nesaproti. Tas ir vienkārši kaut kāds, tāds formāls process. Varbūt arī, ka tu nesaproti, bet var arī būt stress un viss kaut kā dažādi faktori, kur tev ietekmē to atzīmi. Un mēs tūlīt padalīsimies ar idejām, jo, ko es esmu darījusi pārbaudas darbos, ir ļaut studentam mācīties uz vietas skolēnam. Tātad, kāda jēga ir, ja viņš atnāk uz to stundu, un viņš vienkārši nosēž, viņam tas viennieks, tas divnieks, un kādreiz stundām ilgi nāca pēc tam mācīties arī konsultācijās, bet šobrīd tas aizvien mazāk un mazāk tiek ņemts nost, tev ir tāda atzīme viss, bet iespēja pārbaudījumā mācīties. Jo, piemēram, ja man dzīvē ir šī kļūda, šis pārbaudījums ir atnācis pie manis, man ir jāmācās, man tūlīt pat ir jāmācās no savas kļūdas, vai no es atvainošos, ja tas ir bijis ar cilvēkiem, ar klientiem, vai es esmu pieļāvusi kādu gramatikas kļūdu, tas ir vienkārši no dzīves, tagad ņem piemēru, bet ja kāds pārbaudījums ir izaicinājums, kad es neesmu tikusi varbūt labi ar šo situāciju, es ķeros uzreiz klāt. Kāpēc mēs velkam to, kad atstājam? Nē, tu vairs nespēji mainīt neko. Tā kā labot pārbaudas darbu? Nē, es domāju uzreiz. Iedomājies, tev ir pārbaudas darbs, tev iedod pārbaudas darbu, un tu saproti, ka tu neko nezini. Tu neesi gatavojies, bet es tev dodu iespēju. Lūk, ir kādi materiāli, veido no šiem materiāliem un saproti. Daži skolotāji tā vispār dara. Man ir arī bijusi pieredze dažiem skolotājiem. Šis trends kaut kā pamazām ienāk skolās, kas ir ļoti labi ziņa. Grūti ir tam skolniekam turpināt, skolēnam vai skolniekam? Skolēnam. Skolēnam turpināt virzīties uz priekšu, jo tas viss ir tik ļoti tik smagnējoši, tas viss process, ka tu apsēdies tajā pārbaudas darbā un ka tu nesaproti, tu saproti, ka tev būs slikta atzīme, tu viņu labot nevarēs. Arī, un pēc tam arī, protams, ka no skolotājiem un skolas ir šis spiediens, kāpēc tev ir nesekmīgas atzīmes. Un arī man draugi, kas iet skolā, tieši tāpat kā es arī visu laiku mēs runājam par to, ka vēl viens pārbaudas, tik ārprātīgi, būs tik slikta atzīme, un es esmu atbraucis mājās, un es esmu tik noguris, bet man ir jāgatavojas, jo, ja man būs slikta atzīme, man būs vidē, tur jau noteikti tas aprēķins, jā. Tas, par ko skolā, tā problēma, tā lielākā problēma, manuprāt, tajā visā ir tāda, ka skolēns vairāk uztraucas par to ciparu E-klasē, par kuriem realitātē visiem ir vienalga. Viņš pabeigs to klasi. Who cares? Neviens. Viņš uztrauc vairāk par to ciparu nekā par
savu izaugsmi, Jā, nevis par attīstību. Par kaut kādu attīstību, jā, un par savu labsajūtu vispārējo, un tas ir viens no tā, man liekas, ka tas arī ir viens no tiem iemesliem, kāpēc vispārīgi mums tā sistēma ir tāda smagnējoša, un kāpēc skolēniem nepatīk nāk uz to skolu, un viņi negrib tur būt. Tas pārbaudījums, tas konstantā... Tas kontroldarbs, jā, tā kontrole. Kā ir expectations? Ekspektācijas. Tās ekspektācijas no skolas, ka tevi, kas sagaida, ka no tā skolēna, kurš aug un attīstās un iet tik daudz lietām cauri un domām vienlaicīgi, ka tās ekspektācijas ir tik augstas par to skolēnu, un viņi sagaida, ka viņš konstanti būs perfekts. Viņam ir, un piemēram, man ir draugi, kas ir ģimnāzijās. Jā. Man ir draugi, kas ir ģimnāzijās, un kad viņi jā, tas ir pavisam cits līmenis, bet arī viņi stāsta, kā tajās skolās, cik ļoti augstas ekspektācijas ir par tiem saviem skolēniem, un viņi kā mašīnas strādā pa vakariem, pa naktīm un gatavojas tiem pārbaudas darbiem. Es neredzu tam jēgu. Tas nogalina motivāciju, tas nogalina iedvesmu. Interesi. Galvenais ir interesi. Jā, tādā autopilota režīmā strādā. Robotiņā. Šobrīd ChatGPT ļoti labi parāda, aizvietos visas šīs mehāniskās lietas, jo tas radošums, tas dvēseliskums, tā interese, lai kaut ko radītu, tur ir vajadzīgs spēks, tur ir vajadzīga mentālā sagatavotība, miers, daudz, kas ir pretēji šai kontrolei, kur ir stress un panikas. Tam visam procesam būtu, es esmu pārbaudījumam kaut kādā ziņā ir jābūt. Realitāte ir tāda, ka mums ir jāliek eksāmeni, un kaut kādā ziņā pārbaudījumi. Mums dzīvē ir visu laiku jāiet visādiem pārbaudījumiem cauri. Es piekrītu tam, ka nevar tā, ka tā pamīksto. Ka neko, jā, ka nav nekāds pārbaudījums, un ka tur ir tāda mums sapņu iedomāta pasaule, ka katrs skolēns pats var sevi novērtēt un tā tālāk. Pārbaudījumiem ir jābūt, bet tiem ir jābūt tādā, pēc iespējas, vispār tur jābūt kaut kādam savādākam formātam tam visam. Un ir jāiemāca, kā vispār mācīties un veikt tos pārbaudījumus. Ir jāapstāst tam skolēnam, un jāliek viņam saprast, kāda ir jēga no tā pārbaudas, ko viņš no tā iegūs, lai tas skolēns, jo man liekas, ka lielākoties, kāpēc skolēni ir tik vienmēr sabijušies un negatīvi noskaņoti, ejot uz tiem pārbaudījumiem, ir tas, ka viņi to uztver kā ļoti formālu procesu, un viņi nesaprotam jēgu, jo ja viņi saprastu jēgu, viņiem uzreiz tā domāšana un sajūta būtu pavisam uzreiz savādāk, jo tu saproti, ka es šo daru priekš sevis, es šo daru priekš tā, ka es tagad uzrakstīšu to pārbaudu, sapratīšu, ko es māku un ko man ir varbūt vēl jāpiemācās klāt nākotnē, bet šeit vienkārši tas skolēns iet tīri un vienīgi tāpēc, lai iegūtu sekmīgu vērtējumu e-klasītē. Tāda nejēga mazliet. Nejēga, jā. Un tad arī roda šī sajūta satraucošā. Jā. Tiem pārbaudījumiem ir jābūt tādā mierīgākā, draudzīgā vidē, ka ir pārbaudas darbs, daram to, bet daram to kopā, daram to tādā, es nezinu, varbūt dzeram tēju stundā vienlaicīgi, kamēr pildam pārbaudas darbu. Un tie rezultāti, un tur arī pēc tā, jo skolēns ir mierīgāks, tu kā skolotājs arī, manuprāt, saņem reālākus rezultātus, jo stress ietekmē visu, kā tu performē. Jā, tāds minimāls stress, tāds satraukums, tur viņš var būt, ir jāiemācās ar viņu tik galā un nomierināties, bet panika, kad ir tāds jau stresa līmenis, un kad tu nespēji ar to tik galā, tur nekas nav, tur ir nulli rezultāti, un tas ietekmē gan smadzeņu šūnas, gan tālāk tavu attīstību, gan mentālo, garīgo, vispār tālāk arī, ko tu gribētu pēc tam arī darīt. Un šeit ir viena tāda arī vēl interesanta ideja, ko skolotāji var izmantot. Ja jūs redzat, ka vienam skolēnam galīgi neiet jūsu priekšmetā, un viņš nezina aicināt viņu stāstīt, piemēram, šo pārbaudījumu, zinot, ka viņš nezina, bet nevis tā, ka mēs izsmiesim visa klase, bet šeit skolēni palīdzēs viņam likt karti, tātad brainstorm prāta karti, un viņš tā iemācīsies. Un šeit ir jāiemācās sadarbība,
jo mēs dzīvē patiesībā vēlāk strādājam jums, tātad ikvienam palīdzot. Un skola ir mazliet izolējusi to sadarbību, ka mēs katrs esam individuāls. Mēs, protams, skatāmies, kā tur salīdzinām citus, bet nevis sadarbojamies un palīdzam. Šeit ir ļoti daudz lietā jāliek sadarbība, un kopā tas blakus skolēns var tev labāk pastāstīt bieži vien nekā tas pats skolotājs un iemācīt. Bet kā tev liekas, ja mēs mīkstinām šos pārbaudas darbus, ko tas skolēns darīs, ka viņš tajā 9. klasē liks šo eksāmenu? Es domāju, nevis, ka mīkstinam, bet vienkārši pārveidojam mentāli to sistēmu, nevis, ka tagad ir citiem ķeksīts pēc un citiem vajadzīgi, tai skolai, vadībai, vecākiem vajadzīgi atzīmi, bet pagriez šo, ka tas vienalga būs pārbaudījums, tas būs izaicinoši, tas būs grūti, bet tu mācīsies, tu attīstīsies, pārveidot šīs kārtas, tas vienalga, katrs dzīves sitiens pārbaudījums ir grūts. Arī stundā, piemēram, manā mūzikas stundā, jums būs grūti uzzināt 1. klasēs pa do mažoriem, bet pa do mažoru vienu. Bet mažoru vēl ir daudz, bet tas ir grūti izaicinājums, bet mēs varam padarīt interesanti, iesaistoši, kā mēs tiekam šim pārbaudījumam cauri. Jo arī dzīve tev iesit, un ir jautājums, vai tu iziesi kā pīlūdenī, tu nokrastīsi to ūdeni, vai tu tur visu laiku raksies un mocīsies, visu laiku mēs rokamies. Mēs visu laiku rokamies bedrē dziļāk un dziļāk. Jā. Jo, tā kā es tā tagad sāku domāt, teorētiski, ja es būtu skolotājs, es arī kaut kāds pārbaudījums dot, jo tā jau tas ir. Dzīve ir pilna ar pārbaudījumiem. Jā, ka dzīve ir viens liels pārbaudījums, un ka arī, savā ziņā jau tā ir, ka pārbaudījums arī parāda to, ko tu māki, ko tu nemāki uz tā sitieni, jā. Tev nav blakām nekāds telefons, nekas, tā var vislabāk pārbaudīt to rezultātu, tās zināšanas. Bet varbūt mēs varam kaut ko darīt lietas labā pēc tā pārbaudas darbu uzraksta, jo bieži vien, tā problēma tajā ir tāda, ka tu uzraksti to pārbaudas darbu un viss, un tas beidzas. Nākamā tēma, viss tas ir beidzies. Jā, ak, Dievs, un pat nesavienojās. Un tas process beidzas ar to pārbaudas darbu. Viņš vienkārši, saprot, ko es saku? Es ceru, ka skatītājs saprot to man domu, kad klausītāji arī, ka tas process vienmēr beidzas mācību ar pārbaudas darbu un viss. Un tagad, ja tu kaut ko nesaproti vai kaut ko nezini, visiem ir vienalga, diemžēl. Es esmu par to iedomājies, paldies, ka tu izcēli. Nekas pēc tā procesa neturpinās. Sāks jauna lapas puses, lai gan tas skolēns, tam skolēnam nekāds iegūms, vispār nekas izaugsmes. Mūzikas jomā radot, es esmu izveidojis daudzas lapas un daudzas prātu kartes, kur pēc pārbaudas darbiem viņi veic šo refleksiju un mēģina saprast pirmkārtām, kas ir noderējis, kāpēc tas ir noderējis, ko es vēlos vēl uzzināt, ko es vēlos pajautāt. Un tātad pārbaudas darbiem ideāli būtu jābūt 10 minūtes, 15 minūtes, bet otra pārējā stunda notiek ar šo refleksiju. Jā, tas ir baigi labs. Jā, ka tiem pārbaudas darbiem jau arī, ir tie ļoti super garie pārbaudas darbi, kas ir tā kā stundu, 2, nezinu, tur pat bieži, tagad arī pārbaudas darbi. Pārliek uz otru stundu, jā. Es teikšu tā, tas ir atkarīgs no tā, kā skolotājs uzbūvē to pārbaudas darbu, jo man vienmēr ir bijis vajadzīgs daudz laika rakstīt pārbaudas darbu, ja, piemēram, es atceros, man bija vēsture pamatskolā un sociālās zinības, es vienmēr tādus paragrāfus rakstīju, jo man ļoti interesē tie priekšmeti, un man vienmēr ir bijis tāds stingrs viedoklis, un īpaši sociālajās zinībās. Un tad pārbaudas darbos, kur bija kaut kā jāveic analīze vai jāizpauž savs viedoklis, tad man vienmēr vajadzēja ļoti daudz laika, lai pārdomātu savu sakāmo un vispārējo. Varbūt, ja tur būtu tie īsie pārbaudas darbi, man tas pat nebūtu tik labi pašam man. Bet, ka noteikti, kad, nezinu, arī, piemēram, tā, man visādas domas, jo tajā pašā laikā, ķīmijā arī, ja, piemēram, tu uzdod ķīmijā pārbaudas darbu,
tas tev vajag vēl to laiku. Tu nevari tā fiksi 10 minūtēs. Tu gribi papildus, ka tev vajag papildus to laiku. Un laika bieži vien nav, ir 40 minūtes. Un ja mēs pārbaudas darbā varbūt vairāk stāstītu mutiski, varbūt ne visiem ir jāuzraksta. Ir interesants. Šis izaicinājums ir ļoti interesants arī, kad skolotājs uztais pa lielu kontrolu darbu uz 40 minūtēm. Mēs nevaram paspēt. Un tad ir jautājums, kam un priekš kam mēs to darām. Un arī skolēns grib ļoti izcili visu parādīt un vēl ekstra rakstīt, kaut vai vēl dienu viņš varētu to visu rakstīt. Tad parasti vidusceļš ir praktiska darbošanās pārbaudas darbos. Es domāju, ka tā ir arī visi projekta darbi un vispārējais. Es domāju, ka tādām vienkāršām, tādām, es nezinu, kā lai pat nosauc, piemēram, matemātikā piemērus izrēķināt dažus, kas ir tādas vienkāršas lietas, tur vienkārši jāpiesēž pie papīra un jāizrēķina. Ka tām varētu būt nevis dotas visas tās 40 minūtes un vēl pat ilgāk, bet tas varētu būt, piemēram, kaut kāds 15-20 minūšu darbs, un tad tālāk varbūt kaut kādi kompleksie tie visiem sliktie, visi no visiem viņi baidās teksta uzdevumi, kad visus šos teksta uzdevumus pēc tam varētu tā kopīgi, piemēram, komandās vai ar kaut kādā veidā ar kaut kādiem palīgu līdzekļiem, jo, piemēram, man pašam rēķinot, kad man vēl bija matemātikas rēķināja tos tekstu uzdevumus, un, tu rēķini, tu nezini, kā viņi izrēķināt, un tu nekur netiec uz priekšu, tam vienkārši nav jāga. Nav jāgas, tu tērē laiku. Tu tērē savu laiku tajā skolā un enerģiju, un tu sāc pārdzīvot, un tu nesaproti, un tas nekur tevi neaizved uz priekšu. Un reālā dzīve jau arī ir tāda, ka ja es nesapratīšu šo tekstu uzdevumu, es aiziešu internetā un atradīšu atbildi. Jo un šī ir vēl viena lieta, ka tie pārbaudas darbi, kas šobrīd pastāv un ko skolotāji dod skolēniem visu Latviju, ka viņi neatbilst tam laikam, kurā mēs dzīvojam. Jo realitātē, ja mēs kaut ko nesapratīsim, mēs uzjautāsim tam mākslīgajam intelektam vai atradīsim kaut kur internetā vai paprasīsim draugam palīdzību. Tur ir jāfokusēs uz sadarbību šajos darbos. Un šī ir tā atslēdziņa, sadarboties. Tādas idejas. Protams, ka tas nav tik vienkārši. Bet var eksperimentēt, un tas būs interesanti. Un tur nekad nebūs, man liekas, tā kaut kāda tas zelta ceļš kaut kāds ejams. Tu nekad nebūs, nekad šajā jautājumā, manuprāt, neatradīs to pareizo atbildi, jo tas ir ļoti atkarīgs no priekšmeta, tas ir ļoti atkarīgs no klases, tad vairāk apstākļi ietekmē to veidu, kā mēs skolēniem dodam tos pārbaudas darbus. Es domāju, ka tur vienkārši ir jāeksperimentē, jāskatās, kas strādā labāk noteiktajā situācijā. Un uzticēties patiesībā gan skolēnam, gan skolotājiem, jo jūs esat radoši, jūs esat ļoti radoši, uzklausat viens otru idejas. Ticiet, man skolēniem radīsies idejas, kā vēl veidot šos pārbaudas darbus, kā mēs varam izaicināt viens otru un pārvarēt kopā šīs grūtības, jo skolotājiem nav jābūt vienam ar šiem smagajiem kontroldarbiem un stundām jālabo, un, teiksim, tā skolotājs besās un viņam kaitina, un viņš pats dusmojas, skolēns dusmojas, bet sadarbība ir tā zelta atslēdziņa, viena no versijām, kā jūs tomēr varat izzināt, jo patiesībā skolēns ir ieradies attīstīties, un jūs arī esat ieradies skolotājs attīstīties kopā ar skolēnu šajā ceļā, jo izaicinājums ir katru gadu skolēni mainās, tehnoloģijas mainās, pasauli mums mainās apkārt. Ienirstam, uzzinām jaunas idejas un sadarbojamies. Neesam vieni paši un nekontrolējam, jo dzīvē mēs zinām, kad mēs vēlamies nokontrolēt bērnus, viņi dara pretējo. Kaut kā nospraužam kaut kādus mērķus kā skolotāji. Nospraužam mērķi, ka es vēlos, lai klasē ir harmoniska un jauka vide, lai pārbaudas darbs tiek rakstīts mierā, un mēs šo mērķi nospraužam, kopā ar un tad eksperimentējam tā, lai tas notiek, un tad skatāmies, kā mēs varam līdz tam rezultātam nonākt. Tas jau arī ir
Tas skolotāja darbs, man liekas, Jā, mērķēt obligāti, jo šis ir fantastiski un arī tik tā kā uz vienas lapas būt kopā arī ar skolēnu un runāt kopēji šos mērķus, jo uzņēmējdarbībā arī ir interesanti, ir tāds teiciens, tu met pret sienu, skaties, kas pielīp. Un šeit arī metat pret sienu visus šos pārbaudas darbus, skatāties, kas strādā katrai klasē. Stāstīt skolēniem to jēgu tam, ko tu māci, pastāstīt, ka, ar šo, ja jūs to iemācīsieties un sapratīsiet, jūs nākotnē varēsiet izdarīt tādas lietas, jā. Lai tas skolēns redz, jo uzreiz, kā viņš saredzēs tam jēgu, tur dabīgi radīsies tā interese tajā visā. Tā problēma ir tāda, ka vienkārši tas skolēns mācās tam pārbaudas darbam. Viņš vispār neredz tam nekādu jēgu un kāpēc viņš to varētu izmantot nākotnē, kaut kā potenciāli. Tas ir jāmaina. Ir jāskaidro skolēniem, kāpēc tas ir vērtīgi zināt to, ko tu māci. Un tad uzreiz arī mainīsies skolēnu domāšana. Un noteikti mēs gaidīsim no jums iesūtītās idejas un noteikti padalīsimies, jo ir tik fantastiski. Daudz skolotāji jau dara radošas idejas un neviens par to nezina. Jā. Mēs gribam zināt un padalīties. Jārunā, tā jau ir tā sadarbība. Mums ļoti patīk pašiem, īpaši mūsu ziemeļu sabiedrībā, pašiem visu darīt un būt savā tādā komforta zonā. Bet mums ir jātrenē sevi sadarboties, runāt vairāk. Arī ļaut izteikties. Jā, ļaut izteikties arī pilnīgi noteikti. Tā kā daram to. Daram to, mīļie skolotāji un skolēni.